Ir patiesi prieks jūs uzrunāt šodien ar it kā vajadzētu būt ļoti tādai pazīstamai lietai, varbūt vecākiem, vecākās paaudzes cilvēkiem, vecas sprediķu grāmatas un pati populārākā no tām visām Bankava sprediķu grāmata, kas šogad svin 300 gadi. Pati grāmata gan nav, pirmajā izdevumā nav saglabājusies, bet es lasīju otro izdevumu, un tā ir arī digitāli pieejama. Jūs paši varat lasīt, ja vecā druka jums nav problēma. Brīnišķīgs darbs, un es ceru, ka man izdosies šodien iedot jums tādu ieskatu un garšu šai grāmatā. Tātad Jēkabs Friedrichs Bankavs, viņš ir dzīvis 1680. gadā. Viņš darbojās Kurzemē, viņš bija vācu izcelsmes mācītājs, viņš nebija šeit dzimis, bet šķiet Vāczemē, Elzasā. Vispār ziņas pa viņu ir ļoti minimāls. Reke un Nepierskis viņu tikai viņa darbus piemin, un ritīgi nav daudz informācijas pa viņu. Bet mēs zinām, ka viņš ir dabūjis labu izglītību Rostokas un Vitenbergas universitātē, kas ir tā laika lielās skolas. Sāk viņš strādāt Lielzalvē, Zemītē kā mācītājs, un pēc tam viņš nonāca Dundagā, kur viņam ir tas ražīgākais posms, un bez sprediķu grāmatas un tās pielikumiem, kas ir ļoti bagātīgi. Viņam ir vēl tāds dzejoļu krājums Dundagen 1721. gadā. Tātad, un viņš vēl arī bijis ir Piltenes konsistorijas asesors, tātad bijis arī kādā amatā. Tas ir tas, ko mēs zinām. Mēs ritīgi pa viņas ģimeni pat nezinām neko, bet viņš radīja grāmatu, kas kļuva par populārāko sprediķu grāmatu, visvairāk izdoto. Varbūt Manceļa sprediķu grāmata ir zināmāka un populārāka, bet varbūt, teiksim, masveidības ziņā šī Bankava grāmata aizgāja tālāk un līdz pa 20. gadsimta sākumam tika iespiesta. Vairāk kā 10 reizes iespiesta. Iedomājieties, ko tas nozīmē. Tas nozīmē, ka liels pieprasījums bija pēc šīs grāmatas. Tā ir viena no populārākajām, nozīmīgākajām, ietekmīgākajām grāmatām, un par to es mazliet vairāk šodien. Varētu to saukt par īstu zemnieku bestselleri. Tātad latviešiem tā bija īsti vietā un īsti reizē šī grāmata. Tas ir baroka laiks, un Bankavs radīja tādu kā baroka šedevru. Ievadā par Bankavu ir rakstīts, ka viņš ir daudz gadus strādājis, slīpējis savu latviešu valodu, un rezultāts tiešām vienreizēji labs. Viņš ir iedziļinājies un domājis par latviešu situāciju, arī par pagānismu problēmām. Un ievadā ir pat tāds ekskurss, atsaucoties uz Einhornu un citiem, kas ļauj latviešiem iedomāties, no kurienes tad viņi tādi cēlušies, un kāds ir Dieva nodoms pie šīs tautas. Un rezultātā tātad top šī monumentālā sprediķu grāmata, kuras nosaukums ir latviski Svētdienas darbi. Un šogad 1725. gadā viņš gan mira, diezgan jauns cilvēks vēl būdams, cik viņam tur varēja būt, kad 45 gadi. Un tajā pašā gadā iznāca, šķiet pēc nāves, viņa sprediķu grāmata, kā mantojums. Latviski Svētdienas darbi, tātad šogad 300 gadi, kopš iznāca šī grāmata, 300 gadi kopš viņa nāves. Un ievads tur ir gan vācu, gan latviešu valodā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tas bija domāts gan mācītājiem, vācu mācītājiem, tur ir pat teksti ebreju un grieķu valodā, un tāds gudrāks ievads. Un latviešu ievads. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka latvieši sāk lasīt. Latvieši lieto šo grāmatu. Tas ir tieši uz viņiem mērķēts. Viņi paši ir lasītāji, viņi adresāts.
Vācu ievadā Bankaus raksta par svētajiem darbiem, kas uzticēti Ciānas garīgiem kalpiem, mācītājiem, lai tie sludinātu skaidri un gaiši, tīro Dievu vārdu saskaņā ar praviešiem un apustuļiem un luteriskām ticības apliecībām. Viņš atsaucās arī uz savu priekšgājēju Manceli, un viņš saka, Mancels lieliski bruģēja ceļu, bet pēc viņa nekas vairāk nav. Viņš vismaz nezina, ja ir, tad viņš nezina. Un šī tauta ir jāizglīto Dievu vārdos. Un viņš izlūdzās Dievam žēlstību par šo grāmatu, lai tā labi kalpo latviešu cilvēkiem. Un mēs varam teikt, šī lūkšana tika paklausīta. Viņa tiešām lieliski kalpoja latviešu cilvēkiem. Gan Vidzemē, gan Kurzemē, ne tikai Kurzemē, kur viņš strādāja. Viņš ilgus gadus bija sprediķojis un acīm redzot apkopojis šos sprediķus. Latviešu ievadu viņš sāk ar šādiem vārdiem. Tu dzīvo pasaulē līdz ar citiem cilvēkiem, bet tomēr vēl nezini, no kurienes esi cēlies. Kas tu līdz šim bijis un kas tu tagad esi? Gribi to zināt, tad pārlasi maķenīt šīs lapas, kur tu atradīsi, ko tu gribi. Un seko ekskurss idejās par latviešu izcelsmi. Tur ir visādas hipotēzes, kā pie Einhornera, un tur ir idejas par to kristianizācijas procesu, par pagānismu. Tur visādi piemēri arī lokāli, kas ir temats pats par sevi, bet mums šodien nav tam visam laika. Bet viņš saka, mūsu ceļš uz priekšu ir ar Dievu vārdiem. Klausi labprāt Dievu vārdu, nevien Dieva namā, bet arī dzen tavās mājās. Un māci to saviem bērniem un saimei. Šī sprediķu grāmata tev to ceļu rādīs pie īstenas Dievu bijāšanas, jo tu to labprāt lasīdams cieņā liksi, ko Dieva gars saka draudzei. Tu zini, kas tu esi bijis, viens pagāns. Tu zini, kas tu tagad esi, viens kristīgs cilvēks. Tāpēc dzīvo, kā kristīgam cilvēkam pieklājas, un atstāja to veco algdievības raugu. Viens skaidrs fokus, ka latviešiem algdievība vēl joprojām ir liela problēma, ar ko ir jānodarbojās. Un jāsaka, šī grāmata tiešām kļuva par ideālo grāmatu zemnieku grāmatplauktā. Veicinot lasīšanu ģimenes ritos un mājās, reliģiskā lasīšana šajā laikā sāk iegūt stabilu vietu latviešu lasītāju publikā, aizstājot citus brīvā laika pavadīšanas veidus un stiprinot zemnieku garīgo kolektīvo identitāti. Šādi Bankau darbs tiešā veidā radīja pieprasījumu pēc lasīt prasmes. Tā kā viņas tika daudzās mājās lasīts, cilvēki gribēja lasīt. Un šī lasīt prasme vairojās. Un tas kļuva par vienu no svarīgākajiem instrumentiem latviešu garīgā kultūras un grāmatniecības vēsturē. Tāpat, protams, hernhūtieši Vidzemē stipri sekmēja lasīt prasmi un ļāva zemniekiem pašiem lasīt Bībeli un citu garīgu literatūru, kas tika izdota. Kāda ir Bankau valoda? Valoda ir saprotama un ļoti emocionāla valoda. Uzrunājot lasītāju tieši, viņam ir ļoti daudz uzrunas. Mīļais latvieti, mīļie ticības biedri, mīļie brāļi. Viņš visu laiku cenšas iesaistīt un visu laiku uzdod jautājumus. Kā ar tevi pašu? Un ko tu tagad darīsi? Un ļoti fokusējās uz grēka nožēlu, uz personīgu Dievu tuvumu un nepieciešamību mainīt un šķīstīt savu dzīvi. Arī, es teikšu, brāļu draudzēm tas izrādījās ļoti uzrunājoši. Viņš ir, kā teikt, 18. gadsimta sākums, vai ne? Brāļu draudzes ienāk nedaudz vēlāk, vai ne? Bet šī literatūra, ko viņš radīja, tieši uzrunāja brāļu draudzes un ātri izplatījās Vidzemē. Arī Bankaus runā par sirds atmodu, lai arī viņš ir klasisks, tīrs, luteriskās ortodoksijas produkts, mēs teiktu. Bankau grāmata kļuva par hernhūtiešu pamatgrāmatu savā veidā Vidzemes laukos.
Kaut gan tā nebija brāļu draudzes oficiālā publikācija, tās saturs bija diezgan tuvs viņu ticības izpratnē, ka to masveidā izmantoja gan mācītāji, gan draugu lasītāji. Jums jāsalīdzina viņš ar Mancelu. Teiksim tā, viņš ir tad valodas ziņā uz priekšu gājis. Tas ir mazāk arhaisks teksts no mūsu izpratnes. Bankava stils ir arī vieglāks un dinamiskāks un vēl vairāk pietuvināts zemnieku sarunu valodai. Protams, tas ir baroka laiks. Un barokam raksturīga monumentalitāte, sarežģīta tēlainība, retoriska greznība un vēlme aptvert plašus tematus ar lielu detaļu daudzumu. Un tas vēl joprojām, kā es teicu, ir luteriskās ortodoksijas laiks ar savu bībeles pamatīgumu, kas pārsātināts ar svēto rakstu vietām, tēliem, metaforām. Bet Bankavs to visu lieliski apvieno didaktisko pamatīgumu un emocionāli uzrunājošu personisku retoriku. Es runāju par šo 1749. gada izdevumu, ko es pats lasīju. Un tur ir tajā ievaddaļā visādi tās tie godinājumi un atsauces. Un tur ir daudz vācu pantu, bet tur ir arī viens latviešu pants. Tādās latviskās atskaņās rakstīts, kā zemnieku balsīm. Ieklausieties šajās rindās. Mums iekš debes lietiņām ir gana maza saprašana, bet caur jūsu grāmatām mums tas Dievu vārdiņš skan. Jūs pamācat bērniņus, gudrību dodat vecākiem, kam tik prāts ir mācīties ar visādiem ļautiņiem. Tas var lēti pieņemties caur to jauku mācībiņu. Tā jums rakstot, runājot, tek tas saldais medutiņš. Tāds brīnišķīgs pants par evaņģēliju, kad evaņģēlijs ir saldais medutiņš, kas tek. Un tiešām veciem un jauniem tur ir arī pielikumi vai atsevišķas grāmatas beigās, kur ir bērnu mācība, tur ir jautājumu atbilžu katehismi, un tur ir grēksūdzes prediķi, tur ir arī pielikumi svētku dienām un tam līdzīgi. Ļoti plašs materiāls, tur ir daudz ko studēt, un mums atkal nav laika, mēs varam tikai to pieminēt. Tad, kā es minēju, Bankavas prediķu stils ir ļoti skanīgs, un tas domāts skaļai lasīšanai, nevis kā mēs šodien murminam paši pie sevis kaut ko klusībā, bet šim tekstam ir ļoti skaidri performatīvs elements. Bieži próza pāriet dzejā, tur ir imitētas sarunas, turp un atpakaļ. Tur ir tādi, man iepatikās ļoti šie teksta piedziedājumi. Tur ir tādi tekstiņi vai kādi skanīgas rindas, kur viņš atkārto viņus, tā kā tādu piedziedājumu caur tekstam. Tas to padara par interesantu, muzikālu, prātā paliekošu lasīšanu. Es biju pārsteigts, cik daudz es atceros no šiem prediķiem, jo parasti izlases prediķi, aiziet viņš. Bet šeit es varu pateikt, par ko tas prediķis bija. Un es pēc laika es varu atsaukt viņu atmiņā. Tas ir diezgan fenomenāli. Palasīsim mazliet šos prediķus, lai jūs varat iedziļināties. Pirmajā adventā, ar ko sākās grāmata, Jēzus ierašanās uz Ēzelīšu Jeruzālēmē. Un Bankavs prasa, kas tas ir par kungu, kas pie mums nāk? Protams, tas ir augsts un bagāts kungs. Viņš nāk pie pazemīgiem ļaudīm. Tā viņš raksta. Viņš nāk pie tiem nabagiem kā viens bagāts kungs. Kad savu mīlīgu roku atdara, tad top visas lietas piepildīt savu labu prātu. To izsalkušo viņš ēdina, to izsalkušo viņš dzirdina, to pliku viņš apģērb, to sasalušo viņš silda, to vāju viņš dziedina, un kā tēvs ar bērniem, tā Jēzus gādā par saviem izredzētiem. Tāpēc, cilvēki, nebēdājies un netur tik daudz raizes iekš tavas sirds, bet ņem visas tavas bēdas un met tās uz kungu un cerē uz viņu. Viņš tev palīdzēs. Gan viņam zināms, kas tev rūp, cik maz no tavām rokām drūp. Viņš ir tas bagāts kungs, kam zem un debesis padodās, tas tevi bēdās neatstās. Jūs jūtat, kā viņš
viņš daudz šos te skaistos atkārtojumus, un tad viņš pāriet uz dzejas rindām. Gan viņam zināms, kas tev rūp, cik maz no tavām rokām drūp, un nobeidz ar tādu skaistu pantiņu. Tā ir ļoti poētiska, tāda tēliem piesātināta valoda, kur dziesmas papildina šo te efektu. Vispār lasot šo sprediķu grāmatu, kā es teicu, daudz kas paliek prātā, un īpaši šī sprediķa galvenā doma. Piemēram, viens advents sprediķis, kur gaidot kunga nākšanu, gaidot kunga iemājošanu, ticīgais to aicināts uzpost savu namu, tīrīt, mēst, iekārtot savus dvēseles namu ar atgriešanos un atbrīvošanos no grēka netīrumiem un ar grēku piedošanu. Jo tas kungs taču grib nākt un iemājot mūsos, svētais kungs, lai mūsu nešķīstās sirdīs. Vai, piemēram, 2. Ziemassvētku sprediķī, tur ir apcere par to, ko nozīmē atrasties zem tā kunga spārniem. Viss sprediķis būtībā ir tāda meditācija par to, kā tas ir zem kunga spārniem dzīvot. Un kad tu noklausies tādu sprediķi, tu zini, ka tu esi zem kunga spārniem, un tas tev pavada uz priekšu. Vai, piemēram, pavadot veco gadu un sagaidot jauno bankavām ir tāds piedziedājums, kas šeit atkārtojās. No ar labu nakti saku es tai jaktī, kas ir pasaulē. Jūs saprotat, jakts ir tā ņemšanās, medīšanās un plosīšanās un visas lietas. No ar labu nakti saku es tai jaktī, kas ir pasaulē. Viņš atkārto šo te pantiņu ik pēc tur 1 lapas apmēram. Ar domu, mēs tagad atstājam veco gadu. Mēs tagad atstājam vecos grēka darbus aiz sevis un sākam jaunu gadu, kā jauni cilvēki ar Dieva žēlastību. Un kā mēs to pareizi darām? Mēs to darām nākot Dieva namā, Dieva priekšā, tā kā dievbijīgā Anna to darīja. Viņa vienmēr bija Dieva namā. Un tā arī tu saki ar labu nakti pasaules jaktī, atvedies no veciem grēku darbiem, mums gadu būs pabeigt un iesākt Dieva namā, Dieva svēto vārdu klausīt, līdz ar citiem pāters skaitīt, līdz ar citiem dziesmas dziedāt, tās jaukās Dieva dziesmas un nestāvēt tā kā mēmi, elka dievi, kam ausis ir, bet nevar klausīt acis un nevar redzēt muti un nevar runāt. Un tādā veidā viņš uzrunā to klausītāju un mēģina viņu sapurināt arī. Nesiet tā kā mēmie elki, kas neko nedzird un nerunā un nedzied. Kad Bankaus runā par rakstiem, viņš nekad neaiziet pārāk tālu no teksta. Un ja viņš aiziet tālāk no teksta, tas ir citos Bībeles tekstos. Ar to pārliecību, luterisko pārliecību, ka raksti skaidro rakstus. Rakstos ir pašos spēks. Un jāuzticās šim vārdam un jāapliecina šis spēks. Un tas Dieva vārda spēks parādīsies pie cilvēkiem. Bet viņš ļoti cenšas fokusēties tomēr uz to tekstu. Viņš necenšas izstāstīt visu, kas ir tajā svēto rakstu tekstā, bet viņš paņem vienu centrālu daļu un tad ļoti nofokusējās uz to un padara to tādu prātā paliekošu, tādu ļoti zīmīgu un spilgtu. Un tā ir, man liekas, viņa dāvana šajos sprediķos. Viņš grib, lai tas vārds iekrīt tajā konkrētajā veidā cilvēka sirdī un prātā un iegulstās kā tāda sēkla. Paskatīsimies vēl, cik tēlaini viņš runā par un atklāja šīs dziļās patiesības. Piemēram, par to, kā Dievs virza, valda un nosaka cilvēku sirdi. Bet Dievs, kas tās cilvēku sirdis savās rokās tur, un tās var grozīt kā upes traumas, viņš nogriez visu nelaimi. Šis teksts ir no Zvaigznes dienas sprediķa par augsturumu gudrajiem. Un Dievs viņiem bija ielicis sirdī sekot šai zvaigznei. Un Bankaus viņus sauc par gudrajiem ceļa gājējiem. Un Bankaus izvelk tādas paralēlas ar ikvienu cilvēka gaitu šai pasaulē. Mēs taču visi ejam ceļu. Un viņš saka, mūsu ceļš ir 7-kārtīgs. Pirmkārt, pirmais ceļš mēs ienākam šai pasaulē, otrais ceļš ir skolas ceļš, trešais ir baznīcas ceļš, tad mēs amatos ieejam, tas ir amata ceļš, un 5. ir nāves ceļš.
ko mēs visi ejam. Un tie visi ceļi ir saistīti ar savām smagumu un grūtībām, bet tad ir vēl 6. un 7. ceļš, kas ir mūžības ceļš, ceļš glābšanā vai pazušanā. Un tāpēc Bankaus saka, cilvēkam ir jāiet pareizi savs ceļš, tā kā šie gudrie gāja. Un gudrie gāja, kā toreiz gāja pie Jēzus. Jēzus ir ceļš, patiesība un dzīvība. Un tā arī mums Jēzus ir ceļš, un ar viņu mēs ejam katru mīļu dienu. Un kas mums ir ceļa rādītājs? Dieva svētais vārds. Tāpat arī tālāk, sprediķī 20. svētdienā pēc vasaras svētkiem, Bankaus runā par, ka cilvēka dzīve ir šai pasaulē bēdu ielējā pilna ar nepatīkamiem piedzīvojumiem, pilna ar bēdām. Bet viņš saka, ka tās bēdas tomēr ir kalpo labam mērķim, tās mūs tuvina Dievam. Bēdas mūs velk pie Dieva. Viņš raksta, lielas bēdas bija tam Dieva kalpam Jonam. Jācieš iekštā liela zivs vēdera. Lielas bēdas bija Jāzepam, jācieš iekštās dziļās bedres, kur viņa brāļi to iemet. Lielas bēdas ir vienai sievai, kad tās dzemdēšanas laiks klāt. Un tādas bēdas vēl šodien ir daudz cilvēku bērniem jācieš šī bēdīgā pasaulē apakš tās krusta nastas. Kad tādas bēdas tuvu ir, tad meklētie Dievu. Cik ilgi tā laimes saule spīd, tie par Dievu neniek nebēdā, bet kad tā nelaimes vētra nāk, tad meklētie palīgu pie viņa. Vāczemē top viens avots rādīts, kas vasarā augsts, bet ziemā silts ir. Tādi ir tie pasaules bērni, kad Dievs tos ar žēlastību silda un ar jaukām dienām pilda, tad tie ir augsti kā sniegs un ledus. Bet kad viņš tiem krustu un nelaimi piesūta, tad iesāk tie Dievu meklēt. Tajā pašā sprediķī Bankaus ar praktisku piemēru parāda, kas tad ir īsta ticība un kā tā izpaužās. Kad tu dārgos laikos redzi tavas klētis pilnas ar labību, un kad tu saki, es ticu, ka Dievs mani uzturēs. Tā nav ticība. Ja tu redzi to priekš savām acīm, un kad tavās mājās nekāds padoms, tavas klētis tukšas, tavā makā neviens grasis, un tu tomēr saki, es ticu, ka Dievs man uzturēs. Tā ir ticība. Tātad Bankaus māca šo uzticēšanos Dieva apsolījumam, kas vairo ticību uz Dieva vārda pamata. Viņš saka, ak, spēcīgs vārds, ko mums Jēzus runā, ko viņš grib, tam būs notikt. Caur savu spēka vārdu piedod tas grēkus, uzmodina tos mirušos, šķīstī tos spitālīgos un dziedina tos neveselos. Tātad visa mūsu ticība bāzējās Dieva vārdos, Dieva apsolījumos. Bankavam ir tādi skaisti un brīnišķīgi tādi metaforiski izteicieni un latviešu valodas lietojumi. Viņš, piemēram, mums lieto klasisko frāzi, ak, tāpēc cilvēks dari, ko darīdams, apdomā galu. Un viņš lieto tādu skanīgu frāzi, daudz galvas, daudz domas. Tad, kad cilvēku viedokļi atšķirās. Un, piemēram, viņš saka, kā arājs apar savu lauku, tā tu cilvēki apar savu sirdi. Ļoti tāds trāpīgs priekš latviešu zemnieku. Vai arī reiz viņš izsaucās, ak, tas krusts ir viena rūgta zāle, bet dod saldu veselību. Skanīga frāze, ko iegaumēt. Ak, krusts ir viena rūgta zāle, bet dod saldu veselību. Jebšu citu viet, kā sudrabs caur uguni šķīstījās, tā top tie cilvēku caur krustu un bēdām pie Dieva bijāšanas modināti. Spilgti Bankaus arī raksturo Dieva dusmas. Briesmīga lieta ir Dieva ienaids un dusmība. Viņa acis met zibeņus, un viņa mute runā pērkona draudus. Un tad nāk pretējs secinājums. Un tomēr neviens nebīstās priekš tādas Dieva dusmības. Poētiski un lakoniski viņš raksturo mūsu stāvokli Dievu priekšā.
Viņš ir tas kungs, mēs viņa kalpi. Viņš ir liels ķēniņš, mēs zeme un pelni. Tālāk vēl viens sprediķis par Jaira meitiņas uzmodināšanu. Un Bankaus it kā ļauj mums iztēloties. Viņš ļauj mums iejusties šī tēva, kurš zaudēja savu meitiņu tagad pozīcijā. Un viņš saka, šis te tēvs it kā Jēzum dzied miroņa dziesmu. Un viņš iet pie Jēzus un dzied šo miroņa dziesmu, un tad viņš tā kā attēlo to, kā tas ir. Un viņš saka, tava roka, Jēzu, nav paīsināta, tai spēka gana ir pie palīdzēšanas. Liec uz viņu to roku, ar ko tu ūdens sardzīgu aizskāris, to roku, kas tās nabaga atraidnes nomirušu dēlu iekš Nainas pilsētas uzmodināja, to roku liec arī dzen uz šo nomirušo meitu, tad tā taps dzīva. Ak jā, tad es redzu, kā Jēzus jau noiet šim noskumušajam tēvam palīdzēt. Tad šis tēvs ir nodziedājis šo miroņa dziesmu, kā Bankaus saka, un tad Jēzus nāk palīgā. Un vēl viens piemērs no baznīcas gada noslēguma. Jūs zināt, ka mūsu baznīcas gads iet uz beigām tagad un tiek runāts par pēdīgām lietām. Arī šeit ir prātā paliekošs piedziedājums. Ak, pēdīgi laiki, ak, bēdīgi laiki. Un tas atkārtojās vēl un vēl caur šo sprediķi. Ak, pēdīgi laiki, bēdīgi laiki, ak, pēdīgas dienas, bēdīgas dienas. Un tad viņš iet cauri vesam nelaimju katalogam, kas mūsdienu pasaulē notiek, bēdas un nelaimes. Un Bankaus šo izpostīšanu redz ne tikai svētajā vietā, bet viņš izpostīšanu redz iekšēji cilvēka sirdīs. Kad tu cilvēks vienreiz par gadskārtu baznīcā nāc un pie Dieva galda ej bez ticības un labas sataisīšanās, tad mājotā negantība iekš tavas sirds. Mūsu sirdī bija būt vienai svētai vietai, kur Kristus tur iekšā dzīvot varētu, bet raugi, kāda negantība iekš tās guļ paslēpt. Nebūs šeit Dievam dusmoties, nebūs viņam sodīt. Tad Bankaus aicina bēgt un glābties no grēka pasaules, neapkrauties ar lieku tās smagumu, neskatīties atpakaļ uz bezdievīgu dzīvi, jo kas pasauli mīl, iekš tā nav Dieva mīlestības. Viens putns nevar augsti skriet, kad tam akmens pie kājām piesiets. Un kā var cilvēks debesīs pie Dieva nākt, kas ar savu sirdi līp pie grēcīgās pasaules? Jo kas ir tev pasaule, mans draugs? Vairāk asaras nekā medus, vairāk akmeņi nekā maizes, vairāk čūskas nekā zivis. Un Bankaus retoriski jautā, jūs taču esat Dieva ģīmis, kam jūs tad meklējat tā velna ģīmi? Jūs taču esat debesīm radīti. Kāpēc tad jūs dzenaties pēc pasaules lietām? Labāk dziediet, no ar labu nakti, saku es tai jaktī, kas ir pasaulē. Eita nost jūs grēki, svēti tie cilvēki, kas jūs pazaudē. Un nobeigsim šo te runu ar debesu cerību. Bankaus debesbraukšanas sprediķī raksta. Šī pasaulē ir vairāk raizes nekā maizes, vairāk bēdas nekā prieka, vairāk ļaunas nekā labas dienas. Nost tāpēc tā grēcīgā pasaule. Debesīs ir laba dzīvošana, kā Dāvids saka, cik jauki ir tavi dzīvokļi, Dievs Cebot. Tā Pāvils grib atraisīts un pie Dieva būt. Tā ir katra apbēdināta dvēsele ilgojas pēc saviem debesu miera namiem. Ak, ņem mani debesu valstībā, kungs Jēzu, drīz. Tā pasaule man ienaidnieks, tās debesis mans draugs. Tā pasaule mans rūgtums, tas debesis mans saldums. Kur ir mans Jēzus? Debesīs. Kur ir mans prieks? Debesīs. Kur ir man mūžīgā mājvieta? Debesīs. Ak, ņem mani debesu valstībā, kungs Jēzu, drīz. Nobeidzot, var pateikt, ka
Kas tad bija pamatā šai grāmatas tik lielai popularitātei un panākumiem? Es domāju, ka tas bija tieši šī tiešā personīgā uzruna ar Dievu vārdiem savai auditorijai, arī kopības sajūtas radīšana, kas kontrastēja ar tā laika sociālo atsvešinātību. Mūsu senčus Bankaus uzrunāja ar pastorālu, siltu, gādīgu un personisku toni. Viņš uzrunāja viņus tur, kur viņi atrodas, viņu apstākļos, priekos un bēdās. Viņš uzrunāja cilvēku sirdis un dvēseles, piedāvājot mierinājumu, cerību un pieņemšanas sajūtu. Un jūs redzējāt, tā ir diezgan izsmalcināta komunikācija. Ne tikai kāds nolasāms teksts, bet arī tā kā multisensorisks. Jūsu iztēle jau iedarbojās uzreiz un līdzdalību veicinošs notikums, kas veidots maksimālai garīgai Dieva vārda iedarbībai. Bībeles stāsti un līdzības netiek vienkārši pārstāstīti, bet aktīvi, personiski, meistarīgi un mākslinieciski izskaidroti un attiecināti uz klausītāju dzīvi. Galvenais svētdienas darbi nojaut šo barjeru starp svēto un ikdienišķo un savīt to kopā vienotā veselumā. Visbeidzot, ja mums jāizdomā tāds barokāls apzīmējums Bankava darbam, tad šo te Bankavu attieksmi pret saviem klausītājiem var raksturot kā tādu skaidru, bet stingru zemnieku pret savu tīrumu. Viņš zina, ka tīrumā ir labā sēkla un ir nezāles. Viņš rūpējās par šo labo ražu, par dvēseli un debesīm, un viņš apstrādā to, mācot Dievu vārdus, bet vienlaikus viņš arī brīdina, ka tur ir nezāles, ka tur ir nederīgi koki, kas tiek nozāģēti un iemest ugunī. Un viņš vēlās, no sirds vēlās, lai latvieši būtu krietni un godīgi Dievu bērni. Paldies par jūsu klausīšanos!